Tātad par iztulkošanu. Iestāde un tiesa, interpretējot, tulkojot tiesību normu, lieto šādas interpretācijas metodas. Pirmā ir gramatiskā filoloģiskā interpretācijas metode. Tas ir noskaidrot tiesību normas jēgu no valodnieciskā viedokļa. Iestāde administratīvā procesa likumā un iestāde valsts pārvaldes iekārtas likumā, kur būs plašāks jēdziens, kurš šaurāks. Valsts pārvaldes iekārtas likumā iestāde kopumā ar 4 pazīmēm. Administratīvā procesa likumā termins ir plašāks. Ja? Tātad arī privāta persona. Termins iestāde atšķirās no termina institūcija. Atšķirās institūcija. Tā. Atšķirās no orgāna. Ja? Atšķirās no resora. Resoriskā, starpresoru vienošanās tam līdzīgi. Nākošā metode ir vēsturiskā interpretācijas metode. Tas ir noskaidrot tiesību normas jēgu, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties radīta norma. Normas, kas radītas 2020. gadā aprīlī, ar ko varētu būt saistītas? Kas notika pasaulē 2020. gadā? Kas notika pasaulē 22. gada 24. februārī? Beidzās pandēmija, sākās karš, vai ne? Attiecīgi. Kad beidzās karš? Kad sākās karš Izrēlā? Ir tā? Ne? Vai nav? Es nezinu. Tādi dažādi vēsturiskie notikumi, kas būtiski ietekmē pasauli, ja? Mūsu tiesību. Dzīve līdz Trumpam vēlēšanām, dzīve pēc Trumpam vēlēšanām. Dzīve pirms budžeta pieņemšana un dzīve pēc budžeta pieņemšanas. Ir tā? Dzīve pirms Kariņa valdības, pēc Kariņa valdības. Mainās, nemainās? Kā šķiet? Politiskie notikumi. Labi. Reizeknē dzīve pirms un reizeknē dzīve pēc. Ja? Ir tā, kaut kādi notikumi, kas to visu izdarījuši. Labi, nākošais. Sistēmiskā metode. Vienmēr visas normas ir saistītas ar